Dārgie draugi, mums šodien uz Twitter interviju ir atnākusi, kur nu atnākusi, es pats atnācu. Mēs uzprasījāmies, mēs nejauši satikāmies. Aiša, latviešu dziedātāji. Mums ļoti daudz jautājumu iesūtīti šeit, te es arī viņus lasīšu. Vairāk kā 50 jautājumu, bet tad es randumā vienkārši dažus ātros. Bet pirmais jautājums vienmēr ir no manīm, un kas ir Aiša? Te nu es esmu, jā. Robots ražots Ķīnā, bundzinieks saka, bet viņš melo īstenībā. Es esmu ļoti dzīva un mēs tad varam parādīt. Ļoti dzīva. Un tad cilvēki ir iesūtījuši jautājumus. Es tiešām uz dūlo randomā, pēc tam, ja gribēs rakstiski, varēs visiem pārējiem atbildēt. Viens jautājums, piemēram, tāds, kas tu būtu, ja nebūtu aktrise? Tas nozīmē, ka es esmu aktrise, paldies. Ja es nebūtu uz skatuves, manis nebūtu, man šķiet. Es nezinu, kaut kā es tā esmu domājis, ko es varētu darīt. Es varētu būt pavārs vēl labs. Ko tu gatavotu? Es gatavotu, man teica tā, viņš saka, ja tu nebūsi uz skatuves, ja tu nebūsi dziedātāji kādreiz vai dejotāji, vienalga, tad prasa aktris, tad tu būsi pavārs, un tad tu taisīs garšīgākās mērķis. Ir bijis tā, ka ar draugiem pie uguns, kur jūs savācaties, kādam līdz nejauši ir ģitāra, un tad visu nakti jūs tā kā nakts paiet kā mazā slēgtā draugu koncīte. Tāds jautājums ir. Nē, nu ir tā bijis, jā. Man ir, ka džekiem jāprasa arī, bet Ansonam parasti ir līdzi mazā ukoela ģitāriņa. Tad vienalga, lai mēs dotos un brauktu, tad, parasti ir Ansons un ģitāriņa, un tad mēs pavadām savu laiku koncertējot paši sev un pavadot ļoti labu laiku. Tāds ātrais jautājums, manuālā vai automātiskā ātrumkārba? Gan, bet vispār šobrīd ir manuālā. Mēs pirms ieslēdzas kameru par tērpiem runājām, tad tieši jautājums, kas ir, kur palika, kas ir tavu tērpu un stila persona? Ir viņa te kaut kur bija izgāja? Patrīcija Kraukla, šī sieviete ir, ar kuru mums īstenībā tās gaumas... Tā, kas te bija, tik izgāja? Jā, viņa tikko izgāja ārā no kadra, bet viņa vispār šeit ir starp mums, mēs jūtam viņu te. Un jā, viņa ir tā, ar kuru mēs izvēlamies kopā, jo mums īstenībā saprast tās gaumas, tā kā mums nav grūti strādāt. Mēs jūtamies ērti, tad mēs esam jūtamies mums ir arī krieviski jautājums, что положить в пиццу? Что положить в пиццу? Сыр обязательно. Ja tev būtu iespēja kļūt par kādas dziesmas autori, kuras tu neesi autori, piemēram, jebkuras no esošajām dziesmām, kura tā būtu, Arnis jautā? Forever young, I wanna be forever young. Kā sākās rīts darbdienā un kā brīvdienā? Brīvdienā es nežēloju sevi un guļu, cik vien varu, bet es vispār esmu agrējis putniņš un ceļos diezgan agri. Un darbdienā es ceļos agri un sāku plānot dienu pirmdienās. Labi. Uz pārējiem jautājumiem tu atbildēsi tad rakstiski, es domāju. Es ļoti ceru, jā. Bet tas bija tiešām ļoti Bet to vienu jautājumu, to pēdējo varbūt mēs tad uzdodam. Par ko par to? Jā, tad jautājumu mums ir iesūtījis tēvocis Tēvocis nevar izlasīt, bet jautājums, cik bieži tev ir seks? Tas Mikam patīk. Visiem patīk. Cik bieži? Es par esmu tāda pozitīva meitene. Tu vari pačukstēt, neviens to nedzirdēs. Es neteikšu. Paldies.